Еще, шире! Хорошо. Да! Все, назад! Через дом. Валяй! Vārtus uzbraukumu Gelgavas labāk būs Ēriks Pelcis, 21. numurs. Skonto jaunie spēlētāji centās izvēlēties agresīvu asu spēles taktiku un centās, cik bija viņu spēkos, mums neļaut brīvi kontrolēt bumbu, presingot. Un bija viens tāds mirklis pirmā puslaika otrajā daļā, kad viņiem tas mazliet arī izdevās un mums mazliet pazuda bumbas kontrola. Bet visā vismā var teikt, ka spēle mums izdevās, varbūt mazliet traucēja tas, ka mēs neesam pieraduši pie sintētiskā seguma. Un, it īpaši, kad bija spēle caur malējiem pusargiem, kad mēs mainījām caur diagonālo piespēli malas, tad varēja just, ka kaut kur netiek aprēķināts atliciens un kaut kur arī mazliet bumbas pieņemšanas brīdī bumba neveikli tiek apstrādāta. Bet var teikt, ka komanda nospēlē stabili un neradīja šaubas par to, kad viņi kontrolē gan spēles gaitu, gan arī ātras vārtu gūmas. Лишний быстрый пас. Сделайте через третьего этот пас. Пограмотнее, потому что вот при такой игре, которая она сейчас идет, она 50-50. Дает пас в недодачу. А ты стоишь на месте, ставишь корпус. Ну ты 2 шага сделай и сыграй с ним в стеночку, еще раз откройся в свободную зону. Protams, ka Ēriks ir ļoti laba līmeņa spēlētājs un viņam nerada nekādas problēmas iejusties mūsu spēlē, jo mēs tomēr cenšamies tādu kombinacionālu futbolu spēlēt daudz ar bumbu. Un arī komanda viņu noteikti labi uzņēmusi, jo daudz ar viņu ir kaut kādā laika posmā kaut kur spēlējuši kopā, viņu pazīst. Un var teikt, ka pēdējās spēles mēs stabili spēlējam un nenolaižamies zem noteikti līmeņa. Varbūt varētu vēlēties brīžiem vēl aktīvāku un agresīvāku spēli, bet es domāju, ka mums vēl priekšā ir spēles ar galvenajiem konkurentiem.